Esiet sveicināti zaļā dzīvesveida piekritēji. Šoreiz raidījumā tad skaidrosim, kas īsti ir zaļais dzīvesveids. Vai tā ir resursu taupīšana, siltinot ēkas vai, piemēram, veikalā iegādājoties tikai pašu nepieciešamāko? Vai tā ir atkritumu šķirošana un nodošana pārstrādēji? Vai tā ir izvēle? Kaut kur dodoties, braukt ar auto vai tomēr izvēlēties velosipēdu? Par to sīkāk jau raidījuma pirmajā rubrikā. Vai par zaļo dzīvesveidu atbildību vispirms ir jāuzņemas katram individuāli? Vai tomēr zaļā domāšana sākas valstī? Tā ir nosakot normas likumdošanā. To mēs devāmies noskaidrot uz Daugavpils 12. vidusskolu. Par šo tematiku viedoklis ir kā skolas audzēkņiem, tā arī šīs jomas pārzinātājiem. Labās prakses piemērs šoreiz Daugavpils universitāte, kurā ne tikai profesionāli var apgūt bioloģiju, fiziku, vides zinātnes, bet arī studiju procesu pavadīt, dzīvojot zaļi. Kā tas izpaužas Daugavpilī, par to jau mūsu raidījuma noslēgumā. Pēdējos gados sabiedrībā aizvien populārāks kļūst jēdziens zaļais dzīvesveids. Tas saistīts ne tikai ar katra individa personīgajām vērtībām, bet arī ar pasaules un cilvēces nākotni. Dzīvot zaļi ietver cilvēku attieksmi pret dažādiem resursiem, kurus mēs izmantojam ikdienā, lai apmierinātu savas vajadzības. Kopējā doma ir, kā tos resursus, kurus es patērēju sava dzīves veida laikā, kā viņus nedaudz mazināt, un tas skar visas sfēras. Taupīt resursus Latvijas sabiedrība apgūst vien pēdējo 20 gadu laikā, jo mainoties politiskajai sistēmai, pamazām mainās arī sabiedrības domāšana. 90. gadu sākumā mēs nesapratām, kāpēc vācieši tajā brīdī, kad viņi mazgā zobus, viņi ūdeni ieliek glāzītē, ja, un krānais aizcieta. Mums bija tajā laikā pierasts, ka mēs attaisam krānu, mazgājam zobus, pa vidam vēl parunājam pa telefonu, par ko toreiz nebija jāmaksā, izdarām savus darīšanas, varbūt par to krānu aizmirstam. Mūsdienās viena no iespējām taupīt resursus ir pārdomāt iepērkoties un pirms došanās uz veikalu izvērtēt, kas mums tik tiešām ir nepieciešams. Ziemassvētkiem tie ļoti bieži ir steigas pirkumi un kaut kas liels un materiāls. Un, ja mēs būtu veltījuši kaut kādu vairāk laika vai izdomas, iespējams, tas būtu pat lētāk un pat mīļāk, personiskāk. Tāpat laikā zaļais dzīvesveids ietver rūpes arī par savu veselību. Tās ir fiziskās aktivitātes, kā arī pareiza ēšana. Juris Smaļinskis pārtikas izvēli salīdzina ar kvalitatīvu motoreļu, kuru mēs lejam savā automašīnā, lai tās motors kalpotu pēc iespējas ilgāk. Mēs bieži vien ēdam, nedomājot, ko paši sevī liekam iekšā un cik ilgi mums tas motors darbosies, ja, un galu galā cik maksās tā motora pēcāk remonts. Tā kā šīs droši vien ir tās lietas, par kurām cilvēki varbūt arī mūsdienās sāk vairāk aizdomāties, saistot to ar zaļo dzīvesveidu un saistot to ar drusciņu kaut kādu ilgtermiņu domāšanu. Domājot par zaļā dzīvesveida principiem, nedrīkst aizmirst arī dabas aizsardzību un audzēšanu. Tomēr galvenokārt zaļais dzīvesveids ir cilvēka gudra un pārdomāta izvēle par labu kādai no piedāvātajām iespējām, kas nākotnē cilvēkam var sniegt gan materiālu, gan arī fizisku labumu. Dzīvot zaļi ir katra individa personiskā izvēle, tomēr ir arī atsevišķas jomas, kur to regulē likuma normas. Viens piemērs man šķiet ļoti labs. Eiropas Savienības līmenī tika pieņemts noteikums, ka nākošās paaudzes mobilajiem telefoniem, kuri tiek ražoti, tam lādētājiem ir jābūt savienojumam, jo no pārdošanas viedokļa mēs varam teikt, ka katru reizi, kā rodās kaut kas jauns, tas iepriekšējais nedara. Mēs nevaram izmantot, mums jāpērk viss, kas ir ap to apkārt. Bet līdz ar to ir tā savietojamība. Es varu pirkt telefonu, bet lādētājs man jau ir. Kopumā speciālisti vērtē, ka zaļais dzīvesveids sabiedrībā kļūst aizvien populārāks. Īpaši tas attiecas uz atkritumu šķirošanu, ēku energoefektivitāti un fiziskajām aktivitātēm. Aizvien biežāk cilvēki izvēlas pārvietoties ar velosipēdu. Tas ir gan veselīgi, gan arī dabai draudzīgi. Tie arī tādi savu veidu stereotipi, kas mums kā tādai postpadomi sabiedrībā ir ļoti bijuši vienu brīdi raksturīgi, ja? Kad ar velosipēdu brauc neveiksminieki, ja, tiem, kuriem nav naudas priekš mašīnas, lai gan es varētu teikt, labs velo inventārs maksā ne mazāk kā vien lietot mašīnu. Ja. Tiesa gan ikdienas steigā un reizēm arī savas linkuma dēļ zaļā dzīvesveida principi mums nedaudz piemirstas. Ko par zaļo dzīvesveidu domā jaunieši Daugavpilī? Tā ir individuālā vai kolektīvā atbildība? Par to jau plašāk šajā rubrikā Par un pret.
Šoreiz viesojamies Daugavpils 12. vidusskolā, kas ir iesaistījusies ekoskolu kustībā, kā arī starptautiskajā projektā Mācoties no dabas. Turklāt skolas audzēkņi un pedagogi aktīvi iesaistās atkritumu šķirošanā, talkās, makulatūras un bateriju vākšanas konkursos un daudzos citos ar vidi saistītos projektos. Par un pret argumentus par to, vai zaļajam dzīvesveidam ir jāsākās ar katru individuāli, vai tomēr pamatlietas ir jānosaka likumdošanā, šodien debatēs Daugavpils 12. vidusskolas audzēkņi. Elīna Leiskina, Artūrs Romulis, Ilja Drjagunovs, Antons Vilimans, Viktorija Siņicina, Iveta Lokotko. Lai mēs uzzinātu, ko vairāk par zaļās domāšanas veidošanos un to, kam būtu jāatbild par zaļā dzīvesveida ievērošanu, šodien klāt ir arī eksperti. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālā saimniecība pārvaldes ekoloģe Inese Antuševska. Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes ģeogrāfijas un ķīmijas katedras vadītājs docents Juris Soms. Kā arī Daugavpils Universitātes studiju programmas vides zinātne 3. kursa students Jānis Vārsbergs. Komanda paraizstāvēs viedokli, ka zaļais dzīvesveids sākas ar katru cilvēku individuāli. Savukārt, komanda pretaizstāvēs viedokli, ka visu pirms atbildība ir jāuzņems valstī. Katrai komandai laiks izteikties 1,5 minūte. Ekspertiem ir tiesības uzdot vienu papildus jautājumu katrai komandai. Kura komanda būs pratusi labāk argumentēt kādu no viedokļiem, to mēs uzzināsim debates noslēgumā. Bet pirms mēs sākam debates, laiks noskaidrot, kurš skolēns būs kurā komandā, tātad izloze. Šoreiz piedalīsies Artūrs, Iveta un Ilja, turpretī pret komandā šoreiz piedalīsies Antons, Elīna un Viktorija. Bet nu gan laiks sākt debates par tēmu zaļais dzīvesveids. Kur tas sākas? Ar katru pašu cilvēku vai tomēr jau valstiskā līmenī? Zaļais dzīvesveids ir reāla nepieciešamība katram, jo tādā veidā mēs taupam savus finansiālos līdzekļus. Taupot ūdeni un elektrību, no tā izriet mazāki komunālai maksājumi. Un katram ir jāsāk pašam no sevis, radot piemēru citiem. Piemēram, bīstamos atkritumus, kā baterijas un spuldzes, mums ir jānodot piemērotās vietās, kuras atbalsta šo atkritumu pārstrādi. Jūs minējāt ļoti svarīgus apsvērumus, kas saistīti ar ietaupījumiem, finansēm, bet mums gribētos arī vairāk dzirdēt to, kā šis zaļais dzīvesveids var ietekmēt procesus, norises un rezultātus plašākā kontekstā valstī vai varbūt visā pasaulē. Jo vairāk cilvēku pievērsīsies zaļiem dzīvesveidam, jo vairāk sekos tam, samazinot stereotipus par zaļā dzīvesveida neiespējamību. Tomēr nepieciešams patiess līderis, kurš spēj ietekmēt pārējos. Tāpēc tikai visi kopā mēs varam mainīt pasauli. Mēs uzskatām, ka zaļais dzīvesveids sākas ar valsti un ka, mūsuprāt, vislielākā problēma ir saistīta ar atkritumu pārstrādi. Valstī būtu jābūt kopīgam likumam par atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu, lai sašķirotie atkritumi nenonāktu kopīgā izgāstuvē. Tas ļoti ietekmētu arī savvaļu, kā arī ir tādi atkritumi, kuri nepārstrādās, kā piemēram stikls, un būtu izdevīgi gan
ražotājiem to savākt un otrreizēji pārstrādē. Kā arī mēs arī atkārtosimies, ka būtu jāiesaista ražotājus iepakojuma savākšanā un otrreizēji realizācijā, un kā piemēram mēs varētu minēt Vāciju, kuras tiek savāktas stikla pudeles, tās tiek skalotas un tiek laistas otrreizējā ražošanā. Valstī ir jānodrošina finansiālais atbalsts uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar atkritumu pārstrādi. Ļoti izdevīgi būtu Latvijā atvērt tādas koģenerācijas stacijas, kuras saražo siltumu un elektroenerģiju. Varētu arī minēt to, ka Daugavpilī tika pacelta šāda doma par koģenerācijas stacijas atvēršanu. Bet nav zināms, kas notiks tālāk. Un mēs uzskatām, ka ir jāizstrādā kopējs kritērijus, pēc kuriem varētu kvalificēt pārtiku, lai patērētāji varētu atpazīt ekoloģiski tīrus produktus. Lai veicinātu atkritumu šķirošanu, varbūt valstī jāpielieto drastiskākas metodes sodīšanai par atkritumu izmešanu, ne tur, kur tas paredzēts. Valsts nevar pielietot drastiskas metodes, ja nav nodrošinājusi vienlīdzīgas iespējas šķirot atkritumus visā Latvijā. Kādreiz bija tāda programma, kad bija izveidoti dažādi konteineri dažādu atkritumu šķirošanai. Valstī ir jādod mums otrreizējā iespēja šķirot šos atkritumus. Mēs sāksim šķirot, šos atkritumus vadās pa dažādām izgāstuvēm, un tad varēs sodīt, ja mēs neievērojam šo šķirošanu. Šodien tiek pacelāta ļoti interesanta tēma, jo mēs visi esam cilvēki, mēs visi dzīvojam vienā sabiedrībā, mēs visi draudzējamies, mīlam, mēs visi dzīvojam blakus viens otram. Un mēs visi atbildam ne tikai par sevi, bet viens par otru. Man liekas, ka visas tās tēmas vispār, tā rezumē var pateikt, ja cilvēks prot atbildēt par sevi un pateikt, ka es esmu zaļš, tad tas ir ļoti daudz. Tas jau ir daudz. Tātad viņam blakus būs draugs, kurš arī noteikti būs zaļš. Un tad blakus jau būs kompānija. Tas ir arī ļoti daudz. Domāju, ka problēmas ir daudzās valstīs, ne tikai Latvijā un ne tikai mūsu pilsētā. Katram ir savādākas problēmas. Katram ir kaut kādas īpašības. Jo ir valstis dažādas, ir pilsētas dažādas, iedzīvotāji dažādi un tā tālāk un tā tālāk. Var minēt ļoti daudz faktorus. Bet mēs sāksim ar sevi, jo es atbildīga par sevi, tu atbildīgs par sevi. Tad mēs varam soļot kopā viens doties rokā. Savu viedokli es gribētu sākt ar Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāju Krī indiāņu cilts teicienu, ka šo zemi mēs neesam saņēmuši mantojumā no saviem tēviem, bet esam aizņēmušies no saviem bērniem. Un zaļais dzīvesveids, priekš manis tas, protams, nav tikai ekoloģiski certificēts pārtikas pirkšana, bet zaļais dzīvesveids vairāk ir tas, kā mēs ietekmējam vidi. Un te es domāju, ka nav tikai tā, ka viss sāks no individu vai viss sāks no valsts, droši vien, ka tai patiesība ir kaut kur pa vidu. Jo tāpat kā no pilieniem saplūstot veidojas strauti un no strautiem upes un okeāni, tāpat arī šeit no katra cilvēka konkrētas darbības veidojas tas, ko mēs redzam pasaulē. Bet bieži vien katrs cilvēks to neredz un nesaprot, un te ir valsts uzdevums parādīt, izstāstīt un iespēju robežās veicināt. Tā, ka es, protams, esmu par to, ka ir katrs sāk savu zaļo domāšanu savā līmenī no savas vietas, bet valsts to visnotaļ atbalsta. Manuprāt, viss sākas ar katra cilvēka individuālo iniciatīvu. Un ja cilvēks izrāda iniciatīvu un viņu apulcējas, draugu bars, ģimene un kopā, jo vairāk cilvēku, jo ir vieglāk to visu izdarīt, un ir cilvēki, kas tevi atbalsta, un veidojot, tādas kā kopienas, un, protams, arī iesaistās nevalstiskās organizācijas un visādi tādi veidojumi, un līdz ar to ar tādām, inovācijām arī valsts var redzēt, kad ir priekšlikumi gan no cilvēkiem, ka viņi grib to darīt, un viņi darīs, un līdz ar to arī valsts palīdz. Un tas ir mūsu kopējais mērķis, ko mēs ejam, un dzīvot zaļāk, un, protams, veidot ilgspējīgu attīstību, kas ir ļoti svarīga
gan mums, gan mūsu pēctečiem un vispār pasaules pastāvēšanai. Kamēr eksperti apspriežās, kura komanda šoreiz bija sagatavojusi spēcīgākus un labākus argumentus, laiks uzzināt, kā paši jaunieši dzīvo zaļi. Es cenšos ievērot zaļo dzīvesveidu. Mājās mēs taupām ūdeni, izliedzot krānu tad, kad tekošais ūdens mums nav vajadzīgs. Nesen mēs nopirkām trauku mazgājumā mašīnu, tādējādi mēs ietaupām apmēram 30% ūdens. Kā arī tālajos braucienos mēs izmantojam sabiedrisko transportu, nevis personīgo mašīnu. Tādējādi atmosfērā nonāk mazāk kaitīgo oglekļa dioksīdu izmešu. Esmu par zaļāku dzīvesveidu. Es un mana ģimene gadu atpakaļ sākām šķirot papīru. Mūsu mājās ir novietota liela kartona kaste, kurā mēs metam nevajadzīgos papīrus. Vēlāk tos atnesam uz skolu, kur skolā tiek vākta makulatūra, lai vēlāk to nodot uz otrreizēju pārstrādāšanu. Nākamgad mēs ar ģimeni domājam sākt iegādāties produktus pie vietējiem ražotājiem. Domājam, tā mēs varētu uzlabot mūsu dzīvi un pievērsties vairāk zaļākam dzīvesveidam. Kā viens no visaktīvākajiem zaļā dzīvesveida atbalstītājiem un Zaļās nakts 2012 Siguldā dalībniekiem, uzskatu, ka viens no labākajiem veidiem, kā saglabāt zaļo dzīvesveidu, ir iet uz veikalu ar sarakstu, tādējādi iegādājoties tikai nepieciešamo un saglabājot mūsu un tāpat izsīkstošos dabas resursus. Mans subjektīvais viedoklis ir tāds, ka kamēr nemainīsies vismaz 2 paudzes, tikmēr zaļo dzīvesveidu nevarēs ieviest pilnībā, principu dažādības dēļ. Bet viens no veidiem, kā es varu vismaz nedaudz ieviest zaļo dzīvesveidu savā dzīvē, ir taupot elektrību un ūdeni. Es esmu par zaļo dzīvesveidu un es uzskatu, ka katrs cilvēks to var ietekmēt, jo, piemēram, es personīgi un mana ģimene utilizēja visas baterijas, nevis izmetās, piedalās ik gadu lielajā talkā, un siltākajos gada laikos pārvietojas ar velosipēdiem vai kājām, tādējādi nepiesārņojot gaisu. Es uzskatu, ka globālas izmaiņas var notikt tikai 2 veidos. Ja tiks veikti zinātniski tehnoloģiskie sasniegumi, kas ļaus mums efektīvāk izmantot atjaunojamos resursus, tajā skaitā arī atkritumus, kā arī, ja mainīsies sabiedrības attieksme un katrs patērēs videi draudzīgos produktus. Nu gan laiks uzzināt ekspertu vērtējumu, kura komanda tad šoreiz pratusi labāk atbildēt arī uz viņu uzdoto jautājumu un labāk spējusi argumentēt viedokli par vai pret. Skolnieki ir ļoti tāda atbildīga auditorija un ļoti interesanta vienlaicīgi. Jo skatoties uz jums, mēs saprotam, ko jūs zināt, ko jūs nezināt, cik informācijas jūs esat ieguvuši, ko jūs dzirdat, par ko runājat. Un šodien mēs tā apspriežot un paklausoties jūsu varbūt argumentāciju, jūsu iespaidu, jūsu domas, mēs izlēmām, ka tomēr ar sirdīm, ar saviem prātiem, ar savu domāšanu mēs esam ar komandu par. Drusku stiprāk, jo jāprot savus argumentus pasniegt tā, lai aizķert. Tas ir ļoti labi. Nu, bet nekas, tā komanda, kura pret, droši vien pāries uz mūsu pusi arī. Lai arī kāds ir ekspertu vērtējums, paldies mēs teiksim visiem diskusijas dalībniekiem, un viņi arī saņems dāvanas no raidījuma Es varu būt zaļš. Lūdzu, un paldies par piedalīšanos. Daugavpils Universitāte ir viens no piemēriem, kā videi draudzīgu dzīvesveidu popularizēt plašākā mērogā. Izglītības iestādē zaļā dzīvesveida principi nav bijuši sveši nekad, jo šeit zinības apgūst biologi un topošie vides zinību speciālisti. Tomēr universitātes mērķis ir šos principus aizvien plašāk popularizēt arī pārējo studentu vidū. Lai to īstenotu, Daugavpils Universitāte ir iesaistījusies Eko augstskolu programmā.
Gan mēs, gan Vidzemes augstskola esam šajā programmā iesaistījušies un ceram arī dabūt tādu kā principā balvu par šo iesaistīšanos un savām darbībām, kas ir šis zaļais karogs. Ja? Bet tas ir varbūt tās vairāk kā simbols, jo, kā jau es teicu, šī darbošanās ir izdevīga arī universitātei kā tādai, protams. Eko augstskolu programmu ietvaros Daugavpils universitātei ir izveidota Eko padome, kurā aktīvi darbojas studenti, universitātes administrācija un saimnieciskais personāls, kā arī pilsētas pašvaldības pārstāvji un uzņēmēji. Viens no šīs padomes darbības virzieniem ir ekoloģiskas saimniekošanas koordinēšana universitātei. Kopš brīža, kā šī Eko padome ir izveidota, mēs esam nonākuši pie daudziem interesantiem risinājumiem un arī lietām, kas reāli ir izdarāmas. Kaut vai visos universitātes jaunajos projektos, kas pašlaik gan būvniecības, gan renovācijas projekti, kas tiek īstenoti, mēs Eko padomē, par cik arī darbojās universitātes administrācija, ja mēs cenšamies ievirzīt šos zaļā iepirkuma principus, arī, teiksim, ēku siltināšanu un visus pārējās lietas, kas ar būvniecību varētu būt saistītas un zaļo dzīvesveidu. Ja. Veicot zaļo iepirkumu, pērn renovācijas darbi notika mācību un pētniecības centrā Ilgas, kas atrodas Silenes dabas parka teritorijā. Izmantojot videi draudzīgus materiālus, šeit izveidota maksimāli energoefektīva ēka. Tas mums ir izdevies diezgan veiksmīgi, šis projekta realizācija. Tāpat arī attīrīšanas iekārtas ir bioloģiskās, dabai draudzīgs, ūdeni var izmantot laistīšanai pat, kas ir pēc attīrīšanas iekārtām. Veiksmības tāpēc, ka salīdzinoša izmaksas eksploatācijas mums tur ir ļoti zemas. Līdz ar to netērējam daudz enerģijas, dzīvojam omulīgi, noteikti arī zaļi. Tāpat laikā universitātes Eko padome aktīvi darbojas, lai izglītotu sabiedrību par zaļā dzīvesveida pamatprincipiem. Pirmais solis ir atkritumu šķirošana. Universitātes telpās redzami speciāli konteineri papīram, tukšajām baterijām un citiem šķirojamajiem atkritumiem. Mūsu mācību ēkās ir uzstādīti speciāli konteineri, kuros ir iespēja gan studentiem, gan pasniedzējiem, gan arī apmeklētājiem sašķirot atkritumus, ko viņi ir izlietojuši, teiksim, iepakojuma materiāls, plasmasas stikls, metāla buņģiņas. Zaļā dzīvesveida popularizēšanā visaktīvāk iesaistās universitātei studējošie. Jaunieši ik gadu organizē dažādus eko pasākumus, aicinot tajos piedalīties ne tikai studentus, bet arī Daugavpils iedzīvotājus. Viena no aktivitātēm bija ekoskrējiens. Ekoskrējiens bija tāda doma, lai popularizētu šo zaļo dzīvesveidu. Un ekoskrējienā studenti nāca ar pašdarinātajām tērpiem no otrreizējās pārstrādes materiāliem. Un tad viņi šādos tērpos pa visu pilsētu meklēja dažādus punktus, kuros vajadzēja veikt uzdevumus, kas saistīti ar zaļo dzīvesveidu. Un otrs no pasākumiem bija pavasara tīrīšana, kuru mēs organizējām kopmītnēs. Tie ir 3 kopmītņu korpusi. Un kopmītnēs mēs savācām makulatūru, stikla taru, plasmasu, proti šķirojām atkritumus. Dzīvot zaļi jaunieši neaizmirst arī ikdienā. Kur, piemēram, ir slēdzīts, lai izslēdz gaismu, uzlīmīta, lai izslēdz gaismu, lai viņa nedeg visu nakti. Videi draudzīgus dzīvesveida pamatprincipus iespējams ieviest arī studiju procesā. Piemēram, gan dažādi mācību materiāli, gan arī studiju darbi pārsvarā tiek iesniegti elektroniskā formā, tādā veidā samazinot izlietotā papīra apjomus. Ja arī tavas dzīves neatņemama sastāvdaļa ir šis zaļais dzīvesveids, tad tu vari piedalīties klimata aizsardzības konkursā, ko izsludinājusi Eiropas Savienības klimata politikas komisāre Konija Hedegorda. Viņa aicina visus inovatīvos un radošos cilvēkus iesniegt vērtēšanai savas videi draudzīgās iniciatīvas, lai samazinātu siltumnīca efektu gāzu emisiju. Šī konkursa mērķis ir izveidot vienotu platformu, kur demonstrēt visus šos projektus un beigās arī apbalvot visefektīvākos, vispraktiskākos un visradošākos. Lai tev izdodas!